Brīva pieeja bezvadu internetam ir aktuāls un nozīmīgs jautājums gan Latgales pilsētu, gan arī novadu iedzīvotājiem. Nu pat projekts par 18 bezmaksas Wi-Fi punktu izveidi noslēdzies Kārsavas novadā. Lietot internetu ārpus telpām tagad visas diennakts garumā iespējams Kārsavas novada pagastu centros, atpūtas vietās un sabiedriskā transporta pieturās. Piemēram, Malnotī ir pītura, kur bieži jaunieši uzaturās. Tāpat līdzīgi ir arī Meždūs, kur ir pītura. Otros Meždūs tas ir pie školas, sacēsim. Stadionos tas ir sporta laukumos, pie iestrādēm. Publiskie bezvadu interneta piekļuves punkti aptver teritorijas, kuru rādijus ir aptuveni 100 metrus garš. Punktiem dots arī vienots nosaukums – Gaidēti Korsovā, un šobrīd tiek veikti arī pirmie pētījumi par interneta ātrumu un tā lietotāju skaitu. Cipars, kad šo testa mēneša laikā, gandrīz 2000 pieslēgumu ir bijis, tas liecina, ka to internetu izmantoja. Arī otrums, es dotu brīdī, gan ir likts uz 2 megabiti sekundī, bet, protams, ka mēs jau varam mainīt. Skatāsimies pēc pieprasījuma, kā ir. Jaunu Wi-Fi punktu izveide lauku reģionos veido apkārtējo vidi modernāku un ērtāku, kā arī uzlabo dzīves kvalitāti gan vietējiem iedzīvotājiem, gan arī Kārsavas novada viesiem. Arī tie uzņēmēji, kas, piemēram, nodarbojas tīri internetā strādāja, viņiem šobrīd ir iespēja strādāt arī parkā aiz Sūļiņa. Protams, tas ir liels ieguldījums arī turismā. Mēs visi gosti šobrīd arī var mierīgi braucot garam, sēstīs internetā apskatīt mūsu jaunu turismu mājaslapu, redzēt, kas vēl Korsavās muksas skotams ir. Tuvākajā nākotnē Kārsavas novadā paredzēts izstrādāt jaunas aplikācijas viedtālruņiem un turpināt e-vides pilnveidi. Projekta kopējās izmaksas 29 000 eiro apmērā sedz Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums, kā arī valsts budžeta un Kārsavas novada pašvaldības līdzfinansējums.